Nu tā ņindzes. Šodien, karoči, es jums parādīšu, aiziesim kopā. Es parādīšu vienu interesantu projektiņu. E36 turbo. Viss budžetā uzšķinīts, kā jums patīk. Tā kā ejam un skatāmies. No, Kristaps. Jā, tas ir Kristaps. Labadiena. Vispār jau tu esi diezgan bieži bijis manos vidžikos, laikam, vai ne? Kaut kur esi redzēts. Kaut ko paskrūvēju, kaut ko palīdzu. No, un Kristapam mums ir arī žurka, vai ne? Ko? Ir gan. Nu, ko tu pastāstīs par savu žurku? 3-2-3 dzimis. Žurīgs, kur kādreiz bija deilins. 323, jā, stokā, 2.5, M52. Jā, samainīts rumbulas placī pret Opeli. Ar piemaksu, jā, toreiz atceros. Bišķiņ, jā. 18. gads tas laikam bija. Nu, paga apskriesim uz riņķa, netais kā pat vaļā vēl. Bija ļoti izpuvis viņš bija. Daudz metināja, jā. Daudz metināšanas darbi. Kādas bildes tev jau gan jau ir, vai ne? Ir man bildes, varēs pievienot. Jā. Sākumā pirmā apskate viņam bija tāda, cik kaut ko pielāpīt cepļap pa virsu. Viņš bija man ar LSD reduktoru. Sanāk, es viņu dabūju vasarā. Un tad man pirmā pieredze ar pakaļpiedziņu arī bija ar viņu. Vasarā, nevis kā daudz iesāk ziemā. Pirmie kaut kādi drifti, kaut kādi burnauti, kaut ko mēģināju saprast. Tad gadu es ar viņu nobraukāju Deilijā. Un beidzās apskate, un tad es vēl nebiju apjēdzis, cik ļoti viņš ir sapuvis, un tās sākās. Un tad līdz pat šodienai tas vairs nav Deilijs. Sametināja, bet vizuālais tev palicis, ne? Jāsakopja. Vizuālajā pa lielam īsti nekas nav darīts. Ir cik tur kaut kādi bumperi nomainīti, spoilers uzlikts. Un jā, visa nauda ir aizgājusi tehniskajā stāvoklī, viss restaurēts Hadene, nu, iespēja robežās, un pārējais viss ir salikts motorā. Kas tev Hadenē stāv, kas tev bija pa koilām? Man ir tā tehnika, parastie tā tehnika, bet viņi jau 5 vai 6 gadi kalpo, un nav bijusi vajadzība neko labāku likt. Hadenē ir pilnīgi viss salikts jauns, arī kaut kādi 4-5 gadi atpakaļ. Nav nevienas polī buksas, viss ir salikts stokā. Īstenībā tas pareizi, puses ilgāk dzīvo. Iespējams, jā. Neesmu es vēl nevienu lielo pusasi norāvis, kad bija mazais reduktors, tad ar to pašu 2.5 atmosfēru es viņus rāvu nost. Nezinu, vai tas ir braukšanas stils, vai vienkārši man nepaveicās, vai tā mašīna nebija saregulēta pareizi Hadenē. Vai nu vienkārši sagurušas puses? Jā, es nevarēju pabraukt, man bija 2 apļi lidlaukā un puses nost. Nebija aršana. Bet ar lielo, jā, viss turās. No, M52. Kur tev palika M52? M52 mēs gribējām uzpūst. Bija doma pastīties, ko tas M52 turēs. Bet sanāca tā, ka tā vispār laikam bija 2 reizes, kad tā mašīna jau bija iesākta būvēt pa turbo, bet tika, kur nu ko varēja aizņemties, viņa jau bija apskrūvēta, no viena drauga izplūda, no otra vēl kaut kas salikta kopā, un tāpat tās atmā aizvest uz trasi vai aizbraukt uz trasi.
tikko Kristaps kaut kur iebrauc ar iepās, kaut kur baigi grabēt arī sāk. Kaut kas notikās. Kas notika? Visu var iepāt. Kas tev pabira? Iejonieks, es braucu vamperi vispār no. Davai. Vienā no tām reizēm MP2 atteicās, nolocījās vārsti, tāpēc, ka bija bišķiņi pa daudz apgriezieni. Nu, un cik bija tev toreiz? Man liekas, dafigā bija, ne? Man liekas, viņš tur 700 griezās. No, tie, kas saka, kad var līdz 8 griezt, lai 700 un vārsti izbeidzās. Nu jā, tā jau bija pusbēda, tu vienkārši pēc tam mājā brauci un tev notrūka tas vārsts un aizgāja vispār pa... Nu jā, mēs nesapratām, kas tur notika, mēs spoles toreiz tur sveces skrūvējām, visu kaut ko vienkārši atteica viens cilindrs un es savā gaitā braucu mājās un tad arī tas motors izjuka. Un smieklīgākais, cik tur bija 5 km līdz mājām. Jā, pašās beigās viņš izbeidzās, bet iespējams labi, ka tā notika, jo pēc tam tika nopirkts M50 čugunā Nevanos. Un varbūt, ja tas motors būtu kalpojis, tad tā mašīna tagad nebūtu tik tāda, kāda viņa ir tagad. Tur jau to M50 tev bija piedzīvojumi, ne? Jā. Parād, kas tev tur ir. Jā, tika nopirkts tas M50, lai viņu turbanizētu. Viņš jau, man liekas, ka viņu jau bija kāds činījis priekš viņš turbo. Viņš jau iepriekš bija bijis turbo. Tur bija ARP špiļkas virsū, un viņš bija rebildots. Un tur bija tieši tas pats stāsts. Izdomājam ar Atmo uzbraukt trīniekos treniņu. Pareizi, nu jā. Un tas jau bija ar šo dzinēju. Ar Atmo, un tev dzeni parāva. Man parāva dzeni kaut kādā otrajā aplī, un tur arī viss bija slikti. Nu jā, mēs izņēmām toreiz filtru ārā, tur bija daudz skaidrs un domājām, ka šāla norautē. Jā, bet īstenībā tur bija tā, ka nezinu, vai vedot to motoru, vai tā bija mana vaina, vai tā bija cilvēka, kas man pārdeva, kaut kas nesagāja, tur bija maza uzgrieznīša daļiņa. Jā, un ierāva iekšā cilindrā iekšā, un tā arī viss beidzās. Tad viņš atkal tika celts augšā, un tad mēs viņu ar vistiņu pārlasījām. Un tad beidzot viņš tika uzbūvēts turbo, nobraukta viena sezona, bet nebija labi. Visu laiku bija spiediens sistēmā, dzesēšanās, antifrīza spiešana ārā. Mocījies ar dzesēšanu, ja? Jā, visu laiku problēmas ar dzesēšanu bija, un viņš karsa, un viņam zuda jauda. Un tad tagad pagājušajā vasarā es pats viņu atkal rebildoju. Tika saslīpēts bloks, pārbaudīta saslīpēta galva, sagrieztas galvām sēžas. Nu, viss pēc feng shui sadarīts, cik nu es varēju un mācēju. Aizvedu. Nu, pagad tā, tev bija sākumā M50 Nevanos stoks pilnīgs tikai uz ARP špiļkām, vai ne? Pašā startā, jā. Jā. Tagad tev ir pēdējā setupā virzuļi apvirpo dekompresācija. Jā, cik tev sanāk tagad pakāpe? Sanāk, kā mēs taisījām 8,5 pret 1 pakāpe. Un teorētiski, kas izmainījās? Vairāk var iepūst. Teorētiski vairāk, drošāk var iepūst, jā. Bet jauda? Jauda baigi lielāka nav, uzregulēts ir droši. Baigi mēs viņu nespīdzinājām un negriezām. Jauda ir gandrīz tāpat, ir bišķiņ vairāk, drusku vairāk grieze. Tagad ir 355 grieze un 442 laikam ņūtonmetri bija. Grieze 442 un zirgi 355. Jā. Un tas viss ir uzlikts uz tās pašas vadības un pravodkas, kas tai mašīnai bija no rūpnīcas uz Sīmeņa. Nu jā, tev ir M50 ar Siemens vadību, ja? Jā. Tā sanāk. Jā, to var izdarīt, to var Cik liels gemers ir to visu uzlikt? Pa lielam, par to ir jāsaka liels paldies Jānim Patmalniekam ar padomu un ar izpalīdzēšanu un ar detaļu palīdzēšanu sagādāt. Liels gemers tas nav, bet ir jāmaina sadalenai saucamais trigger wheels. Speciāls. Nu, no vanus jāliek vai kaut kāds jāpārčinī. Kaut kāds ļoti retais, viņš ir man kaut kur dziļi mētājās bildi ar kodu, viņš kaut kādiem motoriem bija nācis, es negribu samelot, bet man Jānis atsūtīja, pateica, man tāds ir, es tev varu pārdot.
Tas ir, lai viņš strādātu. Pārējais viss jau tur bija Jāņa darbs. Tad gaisa masas mērītāji, ja? Gaisa masas mērītājs ir no Nissan. Un vēl tev tagad man ir pārtaisīts, jā, un man ir boost kontrols. Boost kontrolieris te ir. Jā, tas arī ir viss pateicoties Jānim. Uz stoku vadības principā. Uz stoku vadības, jā, ir boost kontrols uztaisīts. Viņš ir uztaisīts uz štepseļa, kurš oriģināli šim motoram ir tajā pusē un ir bākas tai ventilācijai. Nu jā, tur nāk ar kaut kāds sainolīts. Jā, un tagad tās arī ir sainolīts uzlikts un ir boost kontrols uz stoka BMW vadības. Nu, principā, tūnings sākas no vadības, o cik šitā vadība izmaksāja uzlikt, nezinu, saregulēt. Nu, plus mīnus. Cik štukās. Nu, uzlikt man viņa neko neizmaksāja. Jā, tev viņa startā bija? Man viņa startā bija šajā mašīnā. Vienkārši pašā sākumā, kad tas M50 tika ielikts, lai pabrauktu, man viņš bija ielikts ar to pašu stoka Bosch vadību. Bet man jau viss tas nokautais motors ar to svapu viss stāvēja garāžā. Vienkārši tad bija tā doma, vai likt kaut kādu EcoMaster vai vēl kaut ko, bet tas viss ir dārgi. Un tad tajā laikā, jā, es sapazinos ar patmalnieku. Sazvanījāmies, viņš izstāstīja, ka ir šāda laba versija un pastāstīja, kā to visu uzlikt virsū. Pa lielam tā saregulēšana, tās cenas ir grūti pateikt, cik stands, cik tur ilgi, cik sarežģīti, vai viss ir labi, vai viss nav labi. Jā, principā regulēšana droši vien izmaksā stands un regulēšana droši vien tikpat, cik jebkurai citai vadībai, ne? Es domāju, ka starpības nav. Jā, starpības nav. Starpība ir tikai pašā vadībā, ka tev te viņa ir. Jā, apgreido viņu ar gaisa masas mērītāju, triggeri, boost kontrolieri, ko vēl viņam uztaisīja, nē, bet nomainīja. Lielam tas arī ir viss. Antilāgi, popkormi. Antilāgs un launch kontrols un tās visas lietas, ja tās gribās, tad ir jāliek standalone vadība. Popkorni, atmetienos šāvieni, visas tās lietas, jā, šeit ir. Un to visu var izdarīt, bet ja gribās tās visas lietas, tad ir jāliek standalone vadība un bišķi jāpatērējās vairāk. Nu, visu nevar gribēt, vai ne? Pa budžetu. Jā, šis ir tāds it kā budžeta bilds. Pa lielam tā ir sanāk lētākais veids, kā uzturbinizēt un saregulēt vadību. Jā. Tā, kas mums te pa sprauslām? Sprauslas mums ir 650 sūtītas no eBaya. Nepateikšu to nosaukumu, es tev vēlāk varu aizsūtīt bildīti, kā viņas tur bija. Maksāja viņas toreiz kaut kas zem 300 eiro. Par sprauslām pa lielam ir tā, ka droši vien otrais es tādas nepirktu, jo tajā laikā tas bija ļoti sen jau, kad es viņas pirku, jo pēc tam es sapratu, ka tur tādā pašā cenā Interkārā var Boschas sprauslas pasūtīt. Nu jā, pēc tam jau uzzināju to. Jā, es vienkārši to nezināju, viņas tika sūtītas eBayā. Jā, sprauslas, tad mums ir eBays, degviela, 98. 98. Tāpēc, ka mums laukos ir kā ir. Vēl ir tas teksts only pussy drive with etanol. Nē, nu gan jau, ka brauktu, bet jā, viņi ir sarežģīti dabūt. Nu jā, viens benzīntanks braukt uz Rīgu katreiz, grib pavizināties. Jo pa lielam šai mašīnai doma ir, ka viņi ir ar apskati. Un tad, ja gribās pavizināties, tad ir jākā piekšā Deilijā jābrauc uz Rīgu, jāpērk kannas, jāved. Jā, un viņi patstāvīgi vajag svaigu bākā. Jā, viņš izgaro un var noraut detonācijas. Nevar ilgi turēt. Kas mums vēl ir? Mums ir sajūgs svarīga opcija. Sajūgs, kas mums pa sajūgu ir? Sajūgs mums ir vienmasnieks, M50, pārvirpots, uz trīnieka dīzeļa kurvja. Pašā startā bija vienkārši 2.8 organika. Tad viņa pabeidzās. Tā kā sāka man nedaudz slīdēt, un tagad ir pa lielam tas pats, tikai ir nomainīts kurvis, un tas disks ir pārkniedēts uz to saucamo kevlāru pārklājumu. Rīgā pagrabiņā viņi viņu sauc par racing sajūgu.
bet par to racing pārklējumu, ko tur uzkniedējis, vēl neko nemāku pateikt. Stendu viņš izturējis, neesmu bijis ne trasē, ne pa ceļu braucis vēl. Bet pagaidām viņš neslīd, un kurvis tika arī uzlikts cits lietots labs. Trīnieka dīzeļa. Trīnieka dīzeļa kurvis, jā. No cik kilovatiem tu jau nepateiksi? Nepateikšu, viņš bija, ja nemaldos, RRA sūtīts. Nu jā. Tur vispār grūti saprast ar tiem kilovatiem, bet lietots. Nu un tālāk, kas mums ir Blovs, mums arī ir... Blovs mums ir HKS kopija.Ībais, jā? Nē, vai kur tu ņēmi? Šitais ir višs. Višiņš. Jā, šitais ir višiņš. Tad catch tanks, tas ir mans roku darbs, jā. Tad intercoolera sistēma, cik es saprotu, tev visai ir F-mice, ja? Vismaz trubas ir. Trubas ir, pats intercoolers ir pirkts, ja nemaldos, tuning pārtā. Tad tas nav F-mice. Nē, tas ir TurboWorks. Un arī tās silikona trubas es pirku Trackdayā. Gates mums ir Biltemas. Biltema, turbīna mums ir Max Speedingrods GT30. GT30, un kāds viņai bija. Labi, es pievienošu bildīti. Jā, tālāk tas kods. Tā ir pati pirmā lieta, kas tika nopirkta. Vistiņš man viņu pasūtīja, tas bija daudz gadus atpakaļ. Tā ir pati pirmā lieta, ar ko sākās turbo bilds. Tā kaut kā bija, jā. Tāpēc kaut ko smalkāk par viņu pastāstīt, protams, to visu var atrast internetā. Ui, kāds tev šitas nabaks, man liekas, tāpēc ar tev viņš nestrādā, Kristā. Viņš vēl strādā. Tagad, kad mēs braucām, skatījāmies, jā, bet viņš ir baigi nodedzis, tā zondīte būs jāmaina. Tas ir EGT sensors arī no viša, un tad viņš man uz paneļa vienkārši rāda izplūdes gāzes. Izplūdes gāzes temperatūra. Izplūdes gāzes temperatūra, jā. Es viņu izvēlējos ielikt aiz turbīnas, un tad es viņā skatos ar tādu diezgan drošu rezervi, jo man bija bail viņu likt pirms turbīnas, tāpēc, ka tas ir arī višs, un man bija bail, ka tā zondīte gals nenodeg, neieroja turbīnā. Nu, man stāv pirms turbīnas, man visi saka, kad tas notiks, bet paldies Dievam, man tas vēl nav. Nu jā, bet it kā pirms turbīnas ir labāk, jo tur ir viskarstākā vieta. Nu jā, viņš ir pareizāk. It kā, jā, bet man bija bail, kad es daļ tā nobeigšu turbīnu, tāpēc es viņu ieliku tur. Izplūde visa ir 76 mm ņerža. Pats taisīja? Pats taisīja visu pilnīgi, jā. Un kolektoru izplūdes? To taisīja Vistiņš man. Paldies par to Vistiņam. To viņš man uzcepa. Tā kā paldies tev par to. Un vispār viss turbo bilds ir iespaidā par Vistiņa mašīnu, un man bija tā, ka es nevarēju izdomāt, kā intercooleri pieskrūvēt vai kā trubas palaist, un te ir minūtes gājiens starp mūsu garāžām, un es gāju citreiz 2 reizes dienā un vēru viņa turbakam haubi vaļā un skatījos un nobildēju, un tad skrēju uz savu garāžu un mēģināju kaut ko līdzīgu uzmetināt un uztaisīt, lai saprastu. Protams, daļa tā visa arī bija stipri vieglāk. Man gan tas izpildījums ir nedaudz savādāks. Nu, tagad jau tu pārtaisīji sev kolektoru, tev ir pavisam savādāk, bet... Nu jā, es nezinu, es pat nevaru pamatot, baigi jau diži nekas tas nemainījās, tur tāpat tās spoles man cepjās tajā karstumā. Vienīgais pluss, ko iegūst, kad nav tā asā līkuma uzreiz. Jā, to ir grūti uztaisīt un grūti dabūt viņu ir iekšā, un man viņš tāpat nedaudz spiežās pret ugunssienu. Es viņu tagad, kad pēdējo reizi rebildoju motoru, es viņu ieklapēju nedaudz tā kā saka, deformēju. Tagad viņš daudz labāk sēž iekšā, bet jā, pašā sākumā viņš man tāpatās nedaudz spiedās pret ugunssienu, un tā ir liela slodzes kolektoru lauž kopā. Jā, bet tev ir stoka paduškas, vai ne? Jā, jaunas, bet stoka. Nu jā, uzliktu poli, tad arī būtu savādāk, tad tev nebūtu šitādas te lietas, ka tev kaut kur bišķīt. Nu jā, un vēl man... skartos klāt, jā, jo tad... stoka jau baigi jau staigā. Nu jā, drusku vajadzētu pacelt un arī vairāk pacelt haubi, jo man tomēr nedaudz kapatāte rinās. Tieši tā eļas pienākošā vieta nedaudz uztrinās kapatāte. Nu jā, bet tu arī redzi tev, ka tu dod bārdā, tev motors paceļās. Man viņš staigā, jā. Un viņš dafigā staigā. To jau redzu pēc geita, jo geitam trubu es braucot redzu pa kapatu, un es jau redzu, kā viņš staigā. Jo viņš ļoti kustās. Iespējams, kad arī ar polī pa duškām, tad viņš tik daudz nekustētos. Būtu stingrāks. Nu, un kas mums vēl te ir interesants, ko mēs palaidām garām. Mums ir 2 Audi 4
Stāv viņš uz 17 diskiem. Bet šitie jau tev nomainījās, tev jau bija, kas tev bija, dezenti bija, bija dezenti, jā, tagad šito sezonu viņš būs uz šniceriem. Spoilerīts. Jā, spoilerīts, bremzes, visas ir, es pat nezinu, viņas jau tur bija virsū, viņas visas ir ventilējumās, neko es tur mainījis, baigi neesmu. Kaut kad ir pamainīti diski, tā mašīna vairāk stāv nekā brauc, tagad vajadzētu bremzēm uztaisīt apkopi. Spoilerīts, jā, tur Braļukas uztaisīja viņu. Šķiedras spoilerīts. Bet mēs varam bišķīt pasūdzēties, ne? Jā. Nav nemaz tik kvalitatīvs. Pašā startā viss bija skaisti, kamēr viņš man bija uzlikts balts. Tiklīdz mēs viņu nokrāsojām, pieskrūvējot klāt šito astīti, saulē viņš savilkās un šitādu gumzu uzmeta. Nu jā, un reku jau arī vēl tādas pumpiņas izlēna ārā. Nu, jā, bet tas bija tieši tad, kad nokrāsoja. Kamēr viņš stāvēja vēl uz mašīnas piemērīts balts, un es pat vienu vasaru ar viņu nobraukāju, viņš bija vienkārši balts, tad nebija nekāda problēma, bet tiklīdz tika nokrāsots. Nu jā, viņš melns saulē karstumu. Viņš vairāk karstumu dabūja un savilkās, jā. Kā saka, sportam der, stancei tas neder. Nu jā, tad to astīti vienkārši var skrūvēt nost, tad jau viņš ir smuks. Palielam viņu jau var gan jau izšķinīt taisnu visu smuku, bet tas liekas gemers ir. Jā. Vienīgi atkal, kad ar šitādu astīti tie plasmasnieki nav, vai ne? Vispār es ar tām astītēm maz viņas esmu redzējis. Nu, ar to astīti man vienīgie darbi ir, tā, kad ceļu apskats vīriem nepatīk tā asā kantīte, tad viņai tie smuks skrūvīts, es viņu vienkārši noskrūvēju nost. Pagā, stopņiks tev nav stokā viņam? Ne. Kura tev ir gada? 95. Nu jā, ja tev būtu stopņiks, tad jau viņiem tas arī vēl nepatiktu. Jā, ka būtu priekšā. Spoilers apskatiet cauri, vienkārši es noskrūvēju nost to astīti. Stopņiks viņam no rūpnīcas nav šitam modulim. Un palielam, jā, vizuālais. Mēs palaidām garām, kas mums ir pa kārbu virsū. Kārba mums vēl joprojām ir virsū Getraks. Un Getraks to visu savāra, ja? Getraks to visu tur, jā. Cik ilgi viņš turēs, es nezinu, bet ir džeki, kas saka, ka 2,5 un 2,8 Getragus šķaida ārā. Nu, ar šito jaudu es esmu kārtīgi, cik nu kārtīgi, bet es esmu pavizinājis vienu sezonu un tagad atkal ir izturējis stendu un vēl joprojām Getraks tur un cīnās. Kardāns, redaktors. Kardāns ir tur kaut kāda lielais, ja? Vai, nē, mazais, bet tur ir kaut... nu jā, lai Getragam darā. Jā, tur ir mazais, bet tad, kad es lieku virsū lielo reduktoru, jo es uz apskati lieku mazo virsū, mazo openiņu, un tā es braukāju ar lielo, es viņu vienkārši, viņš man šlicēs padodās. Jā, aizmugri jau daļu mainu. Jā, es nemainu. Ne? Es viņu palaižu vaļā skrūvītes piekarniekam, un viņš man smuki sajiet viss. Jā, un tad, kad ir lielais, viņš drusku sastumjās kopā, un piekarnieks stāv abās versijās taisni, un es kardānu nemainu, un ir mazais kardāns un mazais Getraks. Ir nopirkt zēvs drošībai, jo visi saka, ka tas ir vajadzīgs un ka Getraks netur, bet pagaidām viņš tur, un tā arī es neesmu saņēmies to zēfu uzlikt, un droši vien, ka es viņu arī nelikšu, līdz tas Getraks nepateiks tā, jo visus tos gadus man kārba nekad nav mainīta, un es nekad neesmu skatījies, cik viņā iekšā ir eļļa, un kopš 18. gada man tā viena kārba dzīvo, un viņai nav viegla dzīve bijusi, bet tas Getraks tur. Redaktors tad mums ir lielais, 188, attiecība. 3,46, ja nemaldos lielajam nāk, nu tas pats 3,45. Un attiecīgi lielās puses, ja? Attiecīgi lielās puses, jā, viena puses ir Česika, viena ir TDS laikam pildītā. Nu, ko mēs vēl neesam parādījuši saloni, ja? Salonu baigi te nekā nerādīsim, kas tur mums pa dačikiem ir tev. Tur mums ir no apakšas skatoties boosts pie stoikas, tad ir eļļas spiediens, eļļas temperatūra, un pa vidu uz paneļa ir tas jau iepriekš pieminētais višs EGT. Tagad tā es neatceros. Mēs teicu, cik tu pūti iekšā tagad? Tagad 0,9. 0,9, jā. Un ķipa safety regulējums tev iesanāk. Un 300... 355 zirgi. Un 400... 42, ja nemaldos, griezi. Pietiek? Jā.
pilnīgi pietiek. Man arī ar 2,5 atmu pietika trasē braucot. Es tādu būvēju, tāpēc, ka es gribēju tādu uzbūvēt. Pa lielam man arī ar to 2,5 tur otro robu atgriezt redlainē trasē bija prieks un pietika. Un arī šim driftējot trasē es nekad neesmu ieštupselējis tā kārtīgi trešajā. Un vēl joprojām man ir tas jautājums, kas būs, ja ieliks trešajā. Nu, tā kā pa lielam sirdī viņš vairāk tika būvēts, nevis lai tur baigi ietu driftā. Blunt between my lips and riding with the bitch beside me. She dugging out, she tryna sleep. I'm dugging out, I'm tryna see the road, but all I can see are 4 horsemen coming closer to me. I think I'm about to die with sick. Swerving out in love, fuck, Tā ņindas. No, tāds projektiņš. Ceru, ka jums interesē pastīties. Un ja jums kādam pašam ir ko parādīt, vai kaut kas interesants garāžā būvēt, vai mašīnā ar kaut kādu stāstu, tad, iemet komentārā. Mošu, ka varam sabīdīt arī tev kaut ko uzfilmēt un uzčīt kādu vidaku. Bet, jā, tas bija Kristapa 323, M50 turbo, ķīpā budžetā, bet pa lielam tu, ka tā pareiķini, tad tāpat tur diezgan labs cipars sanāk. Un tad atstāšu viņa sociālos tīklus, varat iet apstīties kādus video, uzprasīt viņam kaut ko, bet baigi nebumbiet, zin kā. Tad čūpa vēstules, pārāju bezsniegt, bez vienam atbildēt. Tieši tāpat kā man. Kaut kā tā, ar to arī beidzam šito video un tiekamies nākamajā.